Lūdzu. Unibankas kolektīvs vēlos jums veiksmi, cer tomēr, ka mēs banku tā sistēmā nebūsim te salākie, bet būsim vērā ņemam konkurēti. Lūdzu. Mūsu iestāde ar jums ir diezgan nesen sākus sadarboties, bet filiāles izaugsmes esmu vērojis no pašiem sākumiem apmēram, ka no sākuma bija maza banka, tagad izskatās liela banka, un lai turpmāk no šī tā mazā koka izaug liels koks, un šī banka vēl joprojām ir banka. Apsveicu jūs. Strādājam mēs jau kopā ar jums kopš paša sākuma, un es domāju, ka tie 3 pirmie gadi ir aizgājuši apusēji, uzskatām, ka veiksmīgi, un lai arī tas turpinājums būtu tāds pats. Un ceru, ka kopā. Es tā jūtu pār ceļam, tas turpinās. Jā, tev lietas man sasparoties, ka jau šitādu uzbūvēju man cits ar nekas neatliek. Tas ir kārtībā. Lūdzu. Mēs bijām liecinieki pirms 3 gadiem šai bankas vaļāvēršanai, un šodien atkal mēs esam kādā priecīgā notikumā. Šodien mēs jau esam šeit, veicam 2 lietas, strādājam darbā, un esam arī jūsu klienti. Un galvenais, ko mēs jums vēlamies, mēs vēlam stabilitāti, lai tā tiešām būtu stabili gan mums. Ko man gribētu teikt? Mēs laikam esam konkurējušā banka. Un varbūt ar laiku mēs varbūt arī būsim pat tik daudz lieli, cik jūs varētu būt. Un arī mēs te augstu paplašināsim. Ko es gribētu vienīgi teikt? Novēlēt jums veselību, izturību. Un es ceru, ka klients tomēr padarīsim. Klienti jau mūs paši izvēlē. Lūdzu. Kad vēl mācījos Rīgā, viens no maniem pasniedzējiem teica, ka slinkums ir cilvēka dabīgs stāvoklis. Jūs bijāt man tuvākā banka. Es jau izvēlēju neskļūties. Lai jums Tā ir, klients būs tepat kaimiņu mājās. Lūdzu, kas vēl? Viss, ko? Ja visi, tad... Vēl nav viss mums gruzīts. Es neesmu atnācis tā kā te vispār, tādām materiālām vērtībām, man vairāk tādas garīgas vērtības bagāžā. Pat cik tepat kaimiņš Andris pieminēja to 30. septembri, tad viņš laikam bija kalendārus sajaucis. Tagad vairs nav tas pirms Pētera 1. kalendārs. Šodien 27. septembris, varbūt arī tā. Izrādās, ka es nepaspēju, tā kā mans kolēģis no ērgļiem to bildi uzmālēt, viņš jums iedeva bildi, man kompaktdisks vēl tikai top. Un es jums it kā uz pēcnomaksu šo velti pasniegšu vēlāk kompaktdisku. Puķis arī jūs esiet paņēmuši, man jau visas puķes. Lubānas kasētā strādā mana vecākā meita Jolantam sieva Vija. Kas atliek? Atliek tikai vīrišķīgi paspiest roku, lai jūs kā auguši taugat. Bet tu nebija no tiem pirmajiem, kas laikam sāka. Man liekas, ka visvairāk vīrišķīgas rokas spiediens pienākās Žanim. Viņš bija viens no tiem, kas pirmais šeit to lietu sāka. Laikam bez Gvido arī tā spēle nebūtu tik veiksmīgi gājusi jums. Tātad jūsu personā sveicu visu kolektīvu un tā turpināt. Zemesbanka izrādījās ir tā drošākā. Gan vārda tiešā, gan pārnestā nozīmē. Lai jums veiksmīgi. Vēl kāds lūdzu ir? Tas ir pa bankas sacensībā. Jā. Lai šeit ceļojuši. Kas,
Bankas emblēmas nebūs. Atradās viens devīgs sponsors, un tā ir Madonas zvērsaimniecība, ja, kas palīdzēja šo lietu darīt. Bet, pat cik es to dāvanu tomēr jums došu, tad tagad apmēram 20 minūtes garš ieskats šajā kompaktdiskā. Nu, tur var būt daži gabali tādi, kas nav tradicionāli gruzītim, ja, bet tādi laiki, ja, jāmēģina iztapt visiem strāvojumiem. Ja. Tā kā patreiz arī valdības veidošanā nav nekādas skaidrības, tad pirmā dziesmiņa, manuprāt, ļoti labi raksturo šīs dienas situāciju. Lūdzu, maestro. Bankas reklāmas ir grūzīša reklāma. Citiem. Jau ir jāmaksā. 1924. gads Latvijas sabiedrisko laikrakstu svarīga informācija. Uzņems pusē saviesies sevišķi daudz mežus. Tās tikai augustu kilometru daļā to māju.